Šajā apmācībā mēs apskatīsim, kā izmantot kalendāra sadaļu, lai pārvaldītu jūsu pakalpojumu kalendāros notikumus jeb pasākumus. Šī sadaļa ir ļoti ērta un noderīga, lai pārvaldītu pasākumus tūlīt pēc tam, kad izveidojāt kādu pakalpojumu un ar attiecīgajiem kalendārajiem pasākumiem tajā. Pēc tam, kad nokļuvāt kalendāra sadaļā, pēc noklusējuma jūs redzēsiet visus pasākumus, kas ir ieplānoti pašreizējā dienā, un varat tos ātri filtrēt pēc datuma, lai aplūkotu citu dienu pasākumus. Pasākumus tāpat varat filtrēt pēc saviem darbiniekiem, struktūrvienībām, pakalpojumu veidiem un to statusiem. Bet tas vēl nav viss. Jūs varat veikt izmaiņas vienā vai vairākos pasākumos, izmantojot darbību pogas, kas atrodas rīkjoslā ekrāna apakšā. Ja atzīmēsiet vienu vai vairākus pasākumus statusā plānots, varat veikt to atcelšanu. Tagad šie pasākumi netiks uzsākti, jo to status ir atcelts. Ja pārdomāsiet, varat atlasīt atceltos pasākumus un atgriezt tos statusā plānots. Tomēr to var izdarīt tikai ar pasākumiem, kas plānoti nākotnē. Ja nepieciešams rediģēt pasākumu, varat ērti izmantot rediģēšanas pogu, lai uzreiz veiktu norises laika, nosaukuma, apraksta vai atbildīgo darbinieku izmaiņas vienam vai vairākiem pasākumiem. Varat arī veikt apmeklējumu kavējumu pieteikšanu vai otrādi, atcelt pieteiktos kavējumus konkrētiem apmeklētājiem vienā vai vairākos pasākumos vienlaikus. Ja jums ir nepieciešams atcelt apmeklējumu vienam konkrētam apmeklētājam vairākos pasākumos vienlaikus, ņemiet vērā, ka to varat izdarīt tikai tad, ja atlasāt pasākumus no viena noteikta pakalpojuma.